TV skatītāji! Esam izstādē Skola 2013. Un, protams, šeit ir arī mūsu foršais Rīgas Stradiņu universitātes stends. Par to, kā mums gāja, skatāmies nākamajā sižetā. Nedēļas nogalē, jeb februāra un marta mijā, izstāžu zālē Ķīpselē norisinājās ikgadējais Latvijā nozīmīgākais izglītības pasākums Skola 2013. Šo 4 dienu laikā jaunieši varēja doties uz izstādi un uzzināt par jaunākajām un populārākajām mācību programmām, kursiem, kā arī daudzām citām izglītības iespējām. Izstādē Skola 2013, protams, piedalījās arī Rīgas Stradiņu universitāte, kuras stends piesaistīja daudz uzmanības ar savu gaišumu, moderno vidi un smaidīgajiem un atraktīvajiem pārstāvjiem. Līdzās stendam universitāte pārstāvēja arī radio Runās skaļāk, kura studija uz šīm pāris dienām bija pārcelt uz Ķīpselu. Savukārt Runā TV komandai šajā pasākumā bija sava īpaša loma. Mēs veidojām šo sižetu, lai parādītu jums, skatītāji, kā mūsu universitāte izskatījās izstādē, kā arī veidojām video stāstus par topošajiem studentiem. Video stāstu mērķis ir parādīt universitāti modernākā veidā. Mēs to paveicām izcili, un rezultātu varēs vērot jau pavisam drīz. To izdarījām pateicoties Edvardam Laķim, kurš pildīja mentoru lomu, iesakot, kā labāk filmēt un nodrošinot ar profesionālu tehniku. Starp citu, kādā no iepriekšējām epizodēm viņš tika izvēlēts kā nedēļas students. Lūk arī daži interesanti momenti. Madara Tampe, Vladislavs Podvinskis, Runā TV. Neko jau sev! Vai ne? Paskatāmies, kā īsti vīri spridzina. Aiziet! Šīs nedēļas konkurss ir par godu jums, mīļās dāmas. Liksim mūsu puišiem nedaudz pasvīst. Un uzdevums ir pavisam vienkāršs. Es jums iedošu balonu, un jums būs jāpūš ar muti viņš, kamēr viņš pārtrāks. Kurš to izdarīs visātrāk, būs uzvarējis. Vai noteikumi skaidri? Jā. Žēk viņam nav pieteikuma īstības pakāpes vārtās. Uzmanību, gatavību, aiziet! Zivs! Mūsu uzvarētājiem balva no mums un jums mierinājumu balva. Paldies, ka piedalījāties. Raivi, ko tu dari? Es trenējos. Pēc. Gribu iepazīties ar nedēļas studentu, viņi ir peldētāji. Šonedēļ Runā TV devās uz peldbaseinu, jo tieši tur mēs sastapām mūsu nedēļas studenti Sabīnāti, kas paralēli mācībām ir arī Rīgas Stradiņu universitātes peldēšanas komandas kapteine. Pamatā es studēju medicīnu, un man patīk tas, ko es studēju, es 4. kursā, bet ko es vēl daru, treniņi mums ir 2 reizes nedēļā, peldēšanas, bez tā man patīk dejot. Es otrdienās eju uz Inteliģences akadēmijas balles dejām, griežu valšus un dejoju tango. Man ļoti patīk. Un tad vēl brīvā laikā šogad es sāku snovot un dažreiz es eju slidot. Tad brīvā laikā man vēl patīk lasīt grāmatas, bet tas sanāk ļoti maz, jo mājās es esmu tiešām maz.
Un vēl es brīvā laikā pasniedzu privātstundas. Es mācu bērniem fiziku un ķīmiju. Es peldu jau ļoti daudz gadus. Es sāku peldēt, tad, kad man bija 6 gadi. Man mamma aizved uz baseinu, un man tik ļoti patika, ka es to turpināju darīt. Mēs sākām ar sporta virzienu vadītājs, toreiz bija Valds, un tad mēs runājam uz sporta klubu, ka mums vajag peldētājiem savu komandu, un tad es vācu peldētājs, meklēju, kur ir trenējušies agrāk. Čempioni Latvijas es neesmu bijusi, bet man bija 2., 3. vieta. Sabina ir ļoti labs cilvēks. Viņa norganizēja mums iespēju peldēt 2 reizes nedēļā. Ļoti aktīvi arī mūs mudina piedalīties ne tikai treniņos, bet arī sacensībās. Ja citi sportisti ir tikai tie, kas dara to darbu kā fiziski darītāji, kā atnāk nopeldas mums, viņi arī patīk darīt organizatorisko visu daļu, un tas ir ļoti liels ieguldījums, ko viņi dara. Nākošās sacensības, kur mēs brauksim, būs maijā Sēles spēles. Tas ir starp Somiju, Lietuvu, Igauniju un Latviju, un tur mēs plānojam piedalīties. Un tikko mēs decembrī bijām uz sacensībām starp universitātēm, un tur mums gāja ļoti labi. Savācām medaļas un braucām mājās. Dārta Leiksdiņa, Tomas Tomševits, Runā TV. Tā, šitā, visādi vizuļi, kruzuļi. Dievs, ko Mārtiņš dara? Runā TV nedēļas jautājumu ietvaros veic sociālu pētījumu. Puišiem lūdzām nosaukt ziedu nosaukumus, bet meitenēm automobīļu markas. Pirmais ir Žigulis. Varētu būt Žigulis vai Moskviņš. Moskviņš vai Žigulis. Laikam Lada. Žigulis. Pirmais nedzīvot vecu mašīnu. Iespējams Volgas. Markas automobīlis. Žigulis. Pirmais izstāst pēc Žiguli. Žigulis. Pirmais varētu būt Žigulis. Nezinu, Žigulis vai kā? Pirmais ir Žigulis. Žigulis, Lada. Vai kaut kas un līdzīgs? Pirmo puķi es nezinu. Hiecints. Viens ir rozā puķi. Pirmās ir gladiols. Es zinu šo puķi. Es dāvinājos kādreiz to. Gladiols. Pirmā pēc cepurēm kaut kādā. Gladioli. Viens ir gladioli, man liekas. Orhidejas. Bet tie varētu būt flakši. Chevrolet. Arī nezinu. Es nezinu. Chevrolet? Ne? Nav? Jā. Chevrolet. Chevrolet. Ir redzēts, bet tiešām nezinu. Chevrolet. Chevrolet. I don't know. Chevrolet. Chevrolet. Nav ne jausmas. Man liekas, ka tas ir Chevrolet. Tas ir Chevrolet. Otrās, kas ir šitās, ne? Zeltenes puķis. Bet nezinu. Nezinu. Zeltena puķis. Otro es arī nezinu. Šokās pienenes varbūt, es tiešām nezinu. Gailīts vai Zeltenes. 9 vīru spēks. Rapsis tas nav. Citroens. Citroen? Citroen, jā. Citroen. Bet šiets. Šitas ir Citroen. Nissan, maybe. Trešais Citroens. Citroen. Citroens. Citroen. Trešais Citroen. Tas, zinu, šitais mammai stāvas palodas, esmu redzējis, jā. Kaut kādas sīpola puķi. Tā vai hiecinta, man liekas, kaktus. Nezinu. Sarkam puķi. Sīpola. Krokus, man liekas. Hiecinti. Hiecinta. 3 ir kaktus. 4. Elektrolūks. Mr. Six? Nezinu. Kaut kāda elektroka. Nav nemazākā nojauts. Elektrolūks? Par 4. mēs nezinām. Izklausās pēc elektrolūks. Šitais arī kaut kāds mašīnas dzīvos. Nezinu. Šitais izstāst pēc sieviešu apakšais. Vai aizmugurs. 4. šitās. Violetas puķis. Vērcis. Tauriņi kaut kādi. Tie ir puķu zirņi. Tad īris ir. Nē. Puķzirnīts. Nē. 4 ir zili. Lamborghini. Porsche. Porsche. Lamborghini, laikam. Ferrari. Jaguars. Ferrari. 5. Lamborghini. Tieši Lamborghini, jā. Lamborghini, I think. 5. es zinu, bet es kaut laikam tālākā mašīna. Izrādījās, ka Rīgas Stradiņu universitātes daļā dzimuma pārstāvis šajā pārbaudījumā bija erudītāks. Tomēr meitenes gatavojieties. Piedaloties pārbaudījumā, stiprā dzimuma pārstāvi ieguva nepieciešamās zināšanas, lai jūs patīkami pārsteigtu 8. martā. Ulrika Malta, Laura Upeniec, Runā TV.
Kaut kā tā mums šodien gāja. Mūsu otrās sezonas 5. epizode ir noslēgusies. Ar jums kopā bija Mārtiņš, Raivis Mārtiņš. Neaizmirst mūs abonēt YouTube, laiko, seko Twitterī. Izsaka savu viedokli par mums un mūsu komandu. Starp citu, šodien visas universitātes runā par mūsu universitāti. Aha, tas ir baigi forši. Skatāmies! Tā! Es tā dzirdēju, vai tik tiekšā Stradiņos vismaz 30 km jānominās. Jā, tas parastais iestāja eksāmenis, jā. Tas ir Jā, būsim slavenas. Jā, ar tavām zināšanām drīzāk tev uz Stradiņiem ir jātaimē, jā. Paldies par glaimiem, meitenes, nu labi, es eičam. Jā, viņi nāk atpakaļ. Nu, īstenībā man vakar pamet puisis, un es gribu kaut kur aizbraukt vienalga, kur uz Zimbabvi kaut vai atrast kādu melno un zvejot upē krabjus, saproti, lielus, mazus. Klausies, tas ieejas Stradiņa ērnīcā, skatos bļodiņā, ļoti simpātiski salātiņi sagriezti, tā snik, jā. Nu, ēdnīca ir viens no tiem iemesliem, kāpēc labāk mācīties Stradiņos, nevis mūsu universitātē. Taisn ēdnīcas dēļ, jā. Jā, tas ir diezgan spēcīgs arguments, jā. Nu, klausies, ja tu man aizvest uz Stradiņu ēdnīcas izpildītās 3 kvēlākās vēlēšanās. Tas arī nav slikti, nu stāsti. Nu, mēs varētu darīt to ne tikai ēdnīcā, bet arī pie Strūklakas. Aha, es ceru, ka tu runā par burkāniem. Klausās, rabotņiki, jūs te, kas tas ir, kāpēc te ir šķirbas? Nu, kā tam jaunajam RSOSP birojam no nekā kaut ko vajadzēja izveidot, tāpēc mums tas sanāca. Nu labi, lai viņš paliek, atstājiet. Okay. Šefs teica, šitā skrūvi tur nedara. Jā, pārskrūvēsim šitien. Jā, būs labi. Jā, kas te pa mēsliem vēl ir sanākuši?